Un, ja mēs runājam par publiskās pārvaldes iekšējiem treneriem, lektoriem, tās nav tādas teorētiskas abstrakcijas. Tas ir par darbu. Es stāstu par to, kā es daru savu darbu, kas man sanāk, iespējams, kas man nesanāk, kā es esmu uzdaudzījis pūnus. Pieredze ir tāda, kāda viņa ir. Tādā paplašinātajā publiskajā pārvaldē ir ārkārtīgi daudz zināšanas, kuras vienkārši nav iespējams nopirkt. Nevajag baidīties arī kļūt par treneri publiskajā pārvaldē, jo savā iestādē arī mēs bieži vien kaut kur ieraugam kādas lietas pārāk šauri. Tajā brīdī, kad mana auditorija, viņa var izaicina ar dažādiem jautājumiem, liek ieraudzīt plašāk, kā tas viss darbojās. Šis ir Valsts administrācijas skolas podkāstu izaugsmes formula sērija cikls Mācīt spēks, kurā es uz diskusiju aicinu dažādu jomu ekspertus, kas valsts administrācijas skolā pasniedz lekcijas vai kā citādi nodod zināšanas publiskajā pārvaldē strādājošiem. Es esmu Inese Brokāne-Zarāne un valsts administrācijas skolā dizainēju mācību programmas un pasākumus, kas palīdz attīstīt profesionālās prasmes inovatīvā veidā. Šodien pie manis podkāstā Izaugsmes formula ir Sanita Maurīte Šmite, Centrālās finanšu un līguma aģentūras cilvēku resursu attīstības nodaļas vadītāja. Kā jau vienmēr publiskajā pārvaldē ir diezgan grūti atcerēties amata nosaukumus, bet es Sanitu zinu kā iekšējo treneri mācību spēku valsts administrācijas skolā. Viņa jau vada dažāda veida apmācības no 2019. gada. Un tieši šodien mūsu tēma ir, kāpēc vispār ir vērts kļūt par iekšējo treneri. Sveika, Sanita! Sveika, Inese! Prieks tev redzēt podkāstā. Prieks, ka uzaicināji, ka esmu šeit. Un sāksim mēs ar jautājumiem, kas būs nekādā ziņā saistīti un iespējams mazdrusciņi arī saistīti par tēmu iekšējais treneris, lai nedaudz mēs iekustētos pirms tēmas. Labi, intriga. Vai tu esi gatava? Nevar būt gatava vienmēr. Stāsti. Iekšējais treneris ir pārmaiņu virzītājs vai vairāk kā tāds stabilais balsts? Žēl, nevar atbildēt uz abiem. Es atbildēšu. Gan. Tas ir iekšējais balsts, bet iekšējais treneris viņš arī nosaka to plānotās vēlamās rīcības. Kur tad ir jādodas? Arī iekšējais treneris arī ir pārmaiņu vadītājs. Nezinu, vai tu esi ar tādu atbildi mierā. Mana sirds gribētu pareizi un vienmēr jā, tikai pēc noteikumiem, bet tā kā tu teici, plūstoši un dzīve kā jau dzīvē. Mājīga darba vide vai būt kustībā? Kustībā, lidosta. Tur vienmēr ir tāds pozitīvs sajūts, būs kaut kas. Ko tev labāk patīk vadīt, praktisku darbnīcu vai iedvesmojošu lekciju? Man labāk patīk praktiska darbnīca. Kas labāk mācīties no kļūdām vai mācīties no labās prakses? Mana atbilde ir no labās prakses dzīvē, no kļūdām. Tava stiprā puse ir attīstīt savā organizācijā un ieraudzīt talantus vai labāk ievadīt jaunos darbiniekus plašajā publiskajā pārvaldē? Otrais – ievadīt darbiniekus plašajā publiskajā pārvaldē. Sniegt atgriezenisko saiti tūlīt vai tomēr apdomāt un iedot tādu dziļāku refleksiju pēc kāda laika? Es teiktu, pirmais uzreiz mazo ātro atgriezenisko saiti, bet tādu strukturētu atgriezenisko saiti pēc saprātīga, īsāka laika. Kur tev labāk raisās domas, kad jāplāno ir apmācības birojā, kur viss kņud un muģ, vai tomēr vienatnē savās mājās vai kādā attālinātā? Man vienatnē. Man ir nepieciešams klusums, vieta, kur es varu koncentrēties, vai arī tāpat vienkārši staigājot. Nē, man tā, lai es izdomātu visu, kā man vajag, man īsti tāda liela kņāda apkārt. Tas nav par mani. Piektdienas vakars, ko tu gaidītu visvairāk, ir tikšanās ar seniem draugiem vai pabūšana ar sevi vienatnē, reflektējot par to, kā ir pagājusi nedēļa? Seniem draugiem. Refleksijai būs laiks un vieta, bet piektdienas vakars ir senie draugi. Pat ne tikai senie draugi, draugi. Strikti noteikti mērķi gada sākumā vai ikmēneša izaicinājumi skatoties no tā, kas nāk priekšā? No tā, kas nāk priekšā. Kur dzīve aiznesīs arī. Tad nebūs decembrī mērķu izvērtējums un nākamo mērķu uzstādījums.
tas arī droši vien, bet kā dzīve rāda, nekad tas, kas saplānots, īsti nenotiek. Mums šodienas tēma tad, ir iekšējais treneris. Bet daudzi varētu būt citi apzīmējumi. Pareizi varētu būt lektors, varētu būt skolotājs, varētu būt pasniedzējs. Kā tu definētu, kas tad ir iekšējais treneris un kāpēc mēs vairāk vai mazāk lietojam to terminu ikdienā savā profesionālajā darba vidē? Visticamāk, es gribētu nodalīt. Ja mēs runātu par valsts pārvaldes treneri vai lektori, ar to domājot, ka dalās ar šīm zināšanām, izmantojot valsts administrācijas skolu vai organizācijas iekšējais treneris, es definētu tā, ka iekšējais treneris ir labākais jomas vai viens no labākajiem jomas pārzinātājiem. Vispirms ir eksperts. Tas, kas šo konkrēto tēmu, vienalga, kas tas būtu, piemēram, publiskais iepirkums, ļoti labi pārzina, zina visas nestandarta situācijas, duālās situācijas, kur nav iespējama vienota atbilde. Un šis iekšējais treneris ir tas, kurš palīdz pirmkārt jaunajiem darbiniekiem adaptācijas procesā, ienākot organizācijā, kā tad šeit lietas notiek, kā mēs raugāmies uz publiskā iepirkuma procesu, ko mēs ar to saprotam. Un šis iekšējais treneris ir tāds arī domas, viedokļu līderis organizācijā, tāds, kuram mēs uzticamies. Tas, kas ir tāds jēdziens, ir kā galējais kompetences centrs, kurš tiešām ir šīs jomas un nozares adepts. Bet es paņēmu tā varbūt kā piemēru iepirkumu. Eksperts, bet tās var būt visdažādākās jomas, piemēram, katra organizācija publiskā pārvaldē. Pēc jomas, ko nodrošina kāds pakalpojums vai šo politiku. Personāla vadībā. Jā, vai arī personāla vadībā. Tad ir viszinošākais vai viens no zinošākajiem cilvēkiem organizācijā. Bet, ja mēs skatāmies, skatos tādu no valsts administrācijas skolas, un kas man liekas mums ir īpašais, mēs arī sevi dēvējam par tādu publiskās pārvaldes saimi un arī tādi iekšējie treneri, kas parasti izaug jau no tiem, kas ir bijusi iekšējā organizācijā, kļūst par tādiem iekšējiem treneriem publiskajā pārvaldē. Vai ne? Un to es arī tāds piemērs, kas arī dod šīs zināšanas ārpus savas organizācijas, zinot un pārzinot jau to vidi, kas notiek tā kā publiskajā pārvaldē. Tu jau nedaudz ieskicēji, bet tātad viena lieta, lai kļūtu par treneri, ir jāpārzina joma. Bet ir droši vien vēl kaut kas. Viens ir, ko mēs arī zinām, citi ir ļoti labi eksperti, bet kaut kā galīgi neizdodas nodot šīs zināšanas. Ja es sāku domāt, es esmu jomas eksperts, vai es varētu būt par treneri, kādi jautājumi man būtu sev jāuzdod, lai saprastu, vai šis ceļš ir manējais? Labprāt aiziet mazliet vēl solīti atpakaļ. Es varu komentēt par Centrālo finanšu līguma aģentūru, kā tur tas parasti notiek. Vispirms ir, ja tāds pakāpīts ceļā uz lektoru, tad pirmā pakāpe ir tiešām, piemēram, struktūra vienībā. Vispirms ir šis eksperta līmeņa zināšanas. Un kā tas parasti notiek? Struktūra vienībā, tad, kad ir sarežģītie jautājumi, kolēģi vēršas pie šī darbinieka, vienmēr prasa padomu, jautā, klausies, kā tu domā, kā tu uzskati. Tas jau ir tāds pirmais signāls, ka mēs saprotam. Pie kā nav bail aiziet. Pie kā nav bail aiziet, kurš tev neteiks, tāds, vai tad tu tiešām vēl to nezini, cik tu ilgi organizācijā strādā. Tie ir tādi atvērti cilvēki, zinoši cilvēki. Lūk, tas ir pirmais solis. Mēs vienmēr pamanām šādus cilvēkus. Viņi nav tā, ka viņi klusu kaut kur mīt kabinetā. Viņi ir pamanāmi, viņus iedrošina, viņus pamana, piemēram, nodaļas vadītājs, citu struktūru vienību kolēģi. Un principā jau sākās šī konsultēšanās, sarunas un tāds atbalsts, kas ir tāds ļoti organiski. Tad ir nākamais solis ja teiktu, tādā tēmas paplašinājumā. Nākamais ir mentors. Bieži vien šie feinie, gudrie eksperti, viņi kļūst par mentoriem. Un tad tie ir tie mentori tieši tad, kad ienāk jaunie darbinieki organizācijā. Viņi gan stāsta, gan māca, gan rāda
tādus visādus procesu smalkumus jaunajiem kolēģiem, un tad tas ir tāds veids, kā viņi paši arī mācās. Jo viens ir būt par jomas ekspertu, un tieši tas, ko tu teici iepriekš, ir dažkārt, es domāju, ka tu arī zini dažas tādas situācijas, ir vienkārši absolūti unikāls eksperts, savas jomas profesionāls, bet tu kaut kā šim profesionālam īsti netīk dalīties ar zināšanām. Varbūt arī nesanāk. Ir tāds personības tips, kas ir diezgan noslēgts un īsti nevedās tāda zināšanu nodošana, pārnese otram cilvēkam. Labākā prakse būtu arī mācīt šos mentors, ka tas nav tikai par zināšanu nodošanu, ka tas būtu arī par to, kā mācās pieaugušie, ka pieaugušie nav skolas solā, tie arī nav universitāšu tādi pirmo kursu studenti. Nē, tās mācīšanās pieaugušie patīk arī, ka šī mācīšanās ir ārkārtīgi praktiska un uzreiz pielietojama. Jā, tad ir šis mentorings. Tā ir tāda nākamā pakāpe pēc eksperta. Un tad, ko es teiktu, ir šie iekšējie treneri. Bieži vien organizācijās, es teiktu, vairāk ir šie iekšējie treneri, kas bija, piemēram, tāds piemērs, ir jaunie darbinieki un ir ievada mācību moduļi jaunajiem darbiniekiem uzsākot. Un tad daļa no tām zināšanām ir tāda informācijas nodošana. Kā mēs šeit lietas darām, kā mēs pieejam. Tā ir tāda, vairāk tāda informācija, vēstījuma nodošana. Un tad arī organizācijās ir šie iekšējie lektori, un ar lektoru es saprotu tiešām mācību saturu izstrādi, iesaisti, kā es veidošu praktiskās nodarbības, kādi piemēri, kādas metodes es piemērošu, kurā brīdī būs tāda intensitātes kāpinājumi, kurā brīdī būs tāda vairāk grupu darbi. Tā ir tāda iekšējā lektorēšana. Tā kā, tādas vairākas pakāpes. Es gribu, lai tu noteikti vēlreiz akcentē to, ko tu it kā sākumā pieminēji, kad arī ļoti, ļoti svarīgi ir tā cilvēka mīlestība. Jā, tas ir tas, kas man liekas, ko es esmu, runājot ar tevi, vienmēr esmu aizdomājusies, kad tas jau nāk arī no tā, es pazīstu sevi, un tad es vairāk esmu empātiskāks un saprotu tos citus cilvēkus, bet gala beigās tieši tā būs dažādas situācijas, būs dažādi cilvēki, un ja ir tā cilvēka mīlestība, tad ar jebkuru cilvēku tas, kuram ir tā vēlme, viņš var sastrādāties. Mēs jau arī zinām, tie paši pārdevēji. Vieniem vajag entās apmācības, lai viņi iemācītos kādu standartu, un citiem tas ir kaut kas dabisks. Bet es negribētu nobiedēt nevienu klausītāju, jo izklausījās tas tāds ļoti, ļoti diezgan sarežģīti, jo mēdz būt dažādas situācijas. Man ir bijusi arī tāda pieredze, ka es sākumā neesmu eksperts. Es kādreiz pirms vairākiem gadiem sāku strādāt valsts ieņēmuma dienestā, un tur kaut kā pēkšņi ieraudzīju to, ka ir cilvēks, kurš māk runāt un pasniegt informāciju, un tieši tā vajadzēja apmācīt jaunos darbiniekus. Un tad teica, vai tu to varēsi? Jā, bet es vēl nezināju to visu normatīvo bāzi, kas bija tālāk jānodod, bet tas arī bija veids, kā es tā kā apgūtu. Ir iespējams arī, ka tu ieraugi to cilvēka spēju nodot to informāciju, un tad tu piedzen to. Droši vien var būt arī šie dažādie ceļi, un arī tas, kad, manuprāt, tas fokus uz to mentoringu, man liekas, arvien biežāk arī mēs cilvēkiem mācām, kas ir mentorings, un tagad jau mēs arī mācām, kā ir būt trenerim, kā ir veidot programmu, vai ne? Jā, jo es aizdomājos par to, ko tu teici tieši tā. Nav vienmēr klasiskā tāda žanra ceļš. Tas, ko tu teici, ir tā gatavība. Dažkārt ir cilvēks, visam saka jā, tu viņi domā, kāpēc tam līdz tam nonāk. To, ko es pati ļoti arī paņēmu, es mācījos arī lektoru, treneru sagatavošanas mācībās, gan valsts administrācijas skolā, gan arī mums iekšējā organizācijā bija. Un es atceros, ka tieši tā arī minēja, labi, tu neesi tāds pilnīgs gatavs eksperts, bet tev ir interese, tev ir vēlme, tu gribi dalīties, un tu saki jā. Un tad es atceros, ka toreiz minēja apmēram, ka tu pa 60%,
savu tēmu, jomu zini, visticamāk, tu nebūsi balta lapa. Ines, tev neviens neliks vadīt mācības. Es pat nezinu, piemēram, ko tu galīgi nezini. Nodokļiem vai varbūt, ja tu esi valsts ieņēmuma dienestā strādājis, tad iespējams arī par nodokļiem. Bet tā kā nekad tas nebūs tāds, pilnīgi par ko tu neesi zinošs. Un tad, kad tu piekrīti, tu saki, jā, es vēlos. Un tu zini šo tēmu, piemēram, par tiem pašiem 60%, gatavojot šīs materiālus, lasot, vai klausoties raidierakstus par šo tēmu, tas pārējais pienāks. Un man liekas arī, tas, kas ir baigi svarīgi, nepārspriegot. Jo es nezinu, tā dzīvē īsti nenotiek. Tad, kad es būšu galīgi gatavs, pie manis kāds atnāks, klausies, Sanita, tu vēlies būt. Man tāda pieredze rāda, tu esi atvērts, tu klausies, esi atvērts dažādiem dzīves izaicinājumiem, un tad tu mācies arī, piemācies klāt, gūsti pieredzi. Un, ja mēs runājam par publiskās pārvaldes iekšējiem treneriem, lektoriem, tās nav tādas teorētiskas abstrakcijas. Tas ir par darbu. Es stāstu par to, kā es daru savu darbu, kas man sanāk, iespējams, kas man nesanāk, kā es esmu. Visinteresantāk, jo parasti arī cilvēkiem ir, kas man varbūt nav sanācis, kā es esmu uzdauzījis pūnus, un tad caur šo pieredzi ir tāda, kāda viņi ir. Tad es arī to tālāk nesu, un tas arī palīdz būt tādam daudzpusīgākam, elastīgākam, kā arī šādi notiek. Kā jums CFLA ir vairāk, kad cilvēks pats saprot, ka viņš ir tas, pie kura nāk, jo bieži vien jau mēs ir tādi, ka mēs apzināmies un mēs ejam apzināti šo ceļu, bet ir arī tā, ka droši vien pie manis nāk, es visiem sniedzu to atbalstu, un tad kāds no malas saka, klausies, bet tu zini, ka tu esi baigi labs, un reku būs tagad jaunais darbinieks, mēs gribētu, lai tu būtu mentors, reku ir mentoru programma. Kā tu redzi, kā tomēr ir, vai tas ir tāda cilvēka iekšējā apzināšanās, jā, es eju šo ceļu, vai tomēr bieži vien ir tas, ka kāds manī ieraug to potenciālu? Es teiktu, lielākoties, viss tur tāds, tu zini, kā tu nevari tādu novilkt tādu ļoti tādu treknu līniju. Lielākoties pamana nodaļvadītāji. Tagad tas piemērs, ko es iepriekš teicu, kaut kā tu redzi pie tā mana darbinieka plūst straumēm. Kolēģi, un ir vislabākās atsauksmes. Tādā veidā arī šīs atsauksmes nonāk. To, ko mēs aģentūrā izdarījām, jā, mums ir šī mentoru kopa, bet redz, ar mentoriem ir tā, ja piemēram, konkrēti tavā struktūrvienībā nodaļā nemainās darbinieki. Īsti tā mentorēšana, varbūt viņa nevar izpausties tik ļoti, tāpēc, ka nav jaunā darbinieka. Lūk, un tad to, ko mēs izdarījām, tas, kas ir laikmetīgi, tagad ir šīs zināšanu pārneses sistēmas. Mēs aptaujājām arī darbiniekus. Tur bija virkni jautājumu par padziļinātajām zināšanām. Bijām nodefinējuši, kādās jomās, kādās tēmās tev ir padziļinātas zināšanas. Bet tas saistīts tīri ar tādām profesionālām. Un tad mēs arī atstājām tādu brīvo iniciatīvas lauku. Es vēlos būt mentors, tad varēja pieteikties, jo dažkārt tā ir manā struktūra vienībā. Tagad tā ir, bet es varētu mentorēt un būt pleca sajūtai kādā citā struktūra vienībā. Tad arī mēs ielikām šādu jautājumu. Es vēlos būt iekšējais lektors, es vēlos dalīties ar savām zināšanām, un ja tā atbilde bija jā, tad arī darbinieks uzrakstīja, kas ir tā viņa kompetences joma, kompetences sfēra. Šādi. Bet tā konkrēti atbildot uz to tavu jautājumu, tas ir tā, ka tomēr vairāk ir vadītāji, kas pamana, un kādā veidā vēl mēs pamanām tos potenciālos trenerus. Piemēram, organizācijai, ja es runāju par savu, mums, piemēram, ir labās prakses semināri Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem, un kur ir jādalās pieredzē. Tad tādā veidā arī izaug. Tad ir šie praktiķi, kas ir no struktūra vienībām, kas vienkārši izcili un perfekti un labi var izstāstīt par valsts atbalstu nosacījumiem, par iepirkumu vai projektu īstenošanas uzraudzību. Tādā veidā, jo vienkārši nevienam jau tur tā netur rezervē. Ja man kādreiz, piemēram, pēc gada vajadzēs kādus mācības vadīt vai sniegt savu tādu profesionālu skatījumu, nē, tas notiek, ir pieprasījums, un tad ir šie cilvēki. Es nezinu, vai viņi uzreiz ir gatavi, bet tas, viņi tiek iedrošināti, ka tas ir tāds profesionalitātes
tā ir arī, dažkārt ir sevišķi tie, kas ilgi strādā organizācijā. Un nav iespējams tā klasiskā žanra izpratnē kāpt pa karjeras kāpnēm. Piemēram, es esmu vecākais eksperts, tad tālāk es būšu nodaļas vadītāja vietnieks, tad nodaļas vadītājs. Dzīvē izgrozās dažādi. Ir tā, bet tas ir tas, ko mēs parasti saucam tā amata lomas, tāda bagātināšanās, pilnveidošanās, vadīt tādas iekšējās mācības. Kad tad mēs kļūstam par savu tēmu zinošākie, kad jau jāstāsta ir kādam citam? Jā, jums arī tiešām es varu teikt, ka no jūsu vidus ir vairāki pasniedzēji, kas pasniedz valsts administrācijas skolā. Tā kā jums tiešām jau ir tā kultūra, tāda, kas ir ne tikai iekšienē, bet arī dalīties. Ja? Un to cilvēks saskata kā lielu vērtību. Jūs jau diezgan esat apzināti, kā iestāde to darījuši. Un kāds ir labums, ja iestāde veido šādu spēcīgu treneru tīklu? Ko tas nozīmē kultūrai un kā tas ir veidojies varbūt CFLA? Mums patīk uzskatīt, ka CFLA ir organizācija, kas mācās. Tad tas, lai tas nebūtu tīri tādi skaļi saukļi, kā tas izpaužās iekšēji. Tādi ieguvumi no tā, ka mums ir šie iekšējie treneri vai lektori. Es arī vēl šodien pārskatīju, mums ir apmēram ap 20 šādu cilvēku, kas vada mācības gan iekšienē, vai arī, ja ir nepieciešams iet pārstāvēt organizāciju par aģentūras profilu, par tēmām. Ko mēs no tā iegūstam? Jo tiešām mēs iegūstam, jo dažkārt organizācijā, piemēram, mums arī mēs esam apzinājuši iespējams, ja mēs runājam par zināšanu pārnesi, kas ir tāda viena no organizācijas, kas mācās un tāda pamatsegmentiem, lai, ja kāds darbinieks ar ārkārtīgi unikālām zināšanām aiziet prom no aģentūras, mums ir rops, mums nav vairāk šo zināšanu. Un tas, kas ir organizācijā, ļoti, ļoti svarīgi apzināt šīs tēmas, kur mums ir tikai viens speciālists, viens eksperts. Un tad, lai tas viens eksperts speciālists vismaz dalās ar tām zināšanām, lai sagatavotu tādu aizstājēju, dzīve ir dzīve, ir atvaļinājumi, ir prombūtnes, lai tajā laikā var aizvietot. Es teiktu, ka tie lielākie ieguvumi ir, ka tās zināšanas koncentrējas organizācijā, ka mēs esam zinoši, ka mēs nodrošinām šo zināšanu pārnesi ne tikai jaunajiem darbiniekiem. Tās ir jebkuras mācības. Man tagad prātā nāk par riskiem, par risku apzināšanos, bet tā specifiski Eiropas Savienības fondu sistēmā. Un tad mums ir šie iekšējie lektori, iekšējie cilvēki, kas māca. Tādā veidā, kas ir pozitīvais iekšējiem treneriem? Viņi ir elastīgāki, viņi zina jau drēbi, viņi ir jau tās organizācijas kontekstā, ne tikai organizācijas kontekstā, ir valsts pārvaldes kontekstā, ir arī zinoši par visu likumdošanas ietvaru. Vienkārši ātrāk un tiešāk var trāpīt tajās vajadzībās, kas pārējiem darbiniekiem ir nepieciešams. Droši vien, ka arī vieglāk plānot, kāds ir tas apmācību plāns, jo nevienmēr ir arī mums budžeta iespējas, ir dažādas organizācijas, kur tomēr iekšējie treneri var arī regulāri bagātināt arī par daudz dažādām, iespējams arī citām zināšanām, kas varbūt nav specifiskas. Ja. Tāda iekšējo treneru kopiena, manuprāt, ir uzņēmusi tādu spēcīgu inerciju publiskajā pārvaldē, jo arvien vairāk, manuprāt, mēs jūtam, ka ne visu mēs varam iegūt no ārienes. Pat ja mēs nopirktu vislabāko ekspertu kaut kādā jomā, ja viņš nepārzina šo publisko vidi, ja viņš nav ikdienā bijis, tad tas ir tas izaicinājums. Un kā tu redzētu, kā šī trenera lomas nozīme ir šobrīd iestādēs un kas tad būtu tas, kāpēc izvēlēties labāk iekšējos trenerus un iespējams, kad ir tie brīži, kad saprast, kad ir arī nepieciešams šis ārējā trenera atbalsts? Es domāju, ka iekšējais treneris vai iekšējais lektors ir jaudīgāks un labākā izvēle tajos gadījumos, kad ir nepieciešams saprast kontekstu, kurā strādā valsts pārvalde, kāda ir konkrētā problemātika. Tāds iekšējais treneris, kas pats ar to ikdienā strādā, tad šis ir daudz veiksmīgāk. Šis iekšējais treneris vienkārši viņš uzreiz runās par kontekstu, un tur nebūs iespējams tāda pretestība.
Nu, redz, kā mums ir atnācis ārējais lektors, bet viņš jau nezina, kā mums te īsti ir. Viņš nav saskāries ar šo problemātiku. Tad es teiktu, tajos gadījumos ir labāks iekšējais lektors, iekšējais treneris, kas ir profesionāls un zina kontekstu un ātri un elastīgi var ielikt iekšā jau konkrētos gadījumos, gadījumu risināšanā. Tad, kad ir, ja runā vai domā par ārējo lektoru, es teiktu, tad, kad tas ir viennozīmīgi, tad, kad nav šāda kompetence organizācijā vai publiskajā pārvaldē, piemēram, tas ir kāds ārvalstīs stažējies vai gūs pieredzi lektors, kas var ienest tādu starptautisku pieredzi vai arī tādas unikālas zināšanas, kas mūsu organizācijā nav. Dažkārt arī tā atsvaidzinoši, kādai iedvesmai, tad arī varētu būt ārējais lektors. No citu skatu punktu, jo dažkārt mēs vēlamies arī tādus lektorus, kuriem ir pieredze no privātā sektora vai starptautiskā pieredze, tad viennozīmīgi ir ārējais lektors. Bet ir ārkārtīgi tāda simpātiska tāda sinerģija, ka iespējams ir kādas jomas, kur ir šis te ārējais lektors, un ir jomas, kur mēs pieaicinām savus iekšējos trenerus lektors. Jā, man tieši gribās pieminēt to mūsu šobrīd esošo mācību programmu, kas ir juristiem. Arī tāda mums arī saucās padziļinātā programma juristiem, praktiķiem. Un būs jomas juridiskā, kas būs politikas plānošanas, dokumentu izstrāde, saskaņošana, kur tu nekad nenopirksi neko ārpusē. Savukārt varbūt tieši tādas administratīvās vai tiesvedības vai kā skaidru valodu, kā veidot vai ne šo te prakstu atkal. Un tā sinerģija, ja saliek kopā šos tas ir tas visspēcīgākais. Jo tas, ko mēs meklējam, vienmēr arī mācību spēkos, praktiskās zināšanas, tādas, kuras mēs varam attiecināt uz to mūsu kontekstu. Un bieži vien, tas iekšējais treneris, viņš ir praktiķis, un kuram, protams, ir nepieciešams šīs treneru zināšanas. Bet tas būtu laikam tas lielākais iegūms, cilvēks, kas pārzina to drēbu. Un es pat teiktu, ka nevajag baidīties arī kļūt par treneri publiskajā pārvaldē plašāk domājot, jo savā iestādē arī mēs bieži vien kaut kur ieraugam kādas lietas pārāk šauri. Tajā brīdī, kad es sāku ieraudzīt, un mana auditorija, kuriem mēs dalāmies un veidojam mācību, viņi jau arī izaicina ar dažādiem jautājumiem, liek paskatīties uz dažādām vidēm. Tas arī ir tāds ārkārtīgi bagātinošs, ko, manuprāt, arī tie, kas domā, ka varētu kļūt par iekšējiem treneriem, tas arī ir tāds liels motivators ieraudzīt plašāk, kā tas viss darbojās. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Tas ir vadot mācības publiskā pārvaldē, kur tiešām arī piedalās ne tikai tiešā pārvalde, arī pašvaldības, ir ārkārtīgi milzīgs tāds tēmas paplašinājums. Tu vienkārši ieraugi, ar kādiem izaicinājumiem ikdienā mūsu līdzcilvēki saskars. Un tas ir tāds arī tēmas paplašinājums, horizonta paplašinājums un tāda vairāk arī tāda apzināšanās. Kā tad mums ir šeit valsts pārvaldē? Tā kā es pilnīgi piekrītu par tādu pilnīgi cits horizonts pavērās tad, kad ir lektors publiskajai pārvaldē. Šeit, es domāju, tādā paplašinātajā publiskajā pārvaldē ir ārkārtīgi daudz zināšanas, kuras vienkārši nav iespējams nopirkt. Vai ne? Un tās, kuras vajag un gribās un visu vajag darīt ar tādā, tiešām tajā sinerģijā, ja tas ir apusē, tāpēc arvien vairāk mēs esam par to, kad ir jāstiprina tas mūsu iekšējie cilvēki, gan kļūstot par mentoriem, gan kļūstot par treneriem. Vai tu vari pastāstīt savu ceļu, kā tu nonāci līdz tam, ka tas ir kļuvis daļu no tavas profesionālās vides? Kā es kļuvu par valsts administrācijas skolas lektoru? Tas arī sākās caur šīm profesionālajām nozares kopienām. Tas bija diezgan pasen. Manuprāt, ap 2018. gadu valsts kancelējā bija cilvēku resursu attīstības laboratorijas. Un tad es biju ļoti aktīvs pārstāvis, un tad es ļoti aktīvi darbojos šajā cilvēku resursu laboratorijā, kuru organizēja valsts kancelēja, piedalījos tolaik arī kā cilvēku resursu hakatons, kur mēs izstrādājām valsts pārvaldes cilvēku vadības tādu kopējo ietvaru, vadīju arī vienu grupu.
Nu, lūk, un tad tas mans ceļš vairāk bija caur šo te nozares kopienu, caur personāla vadītāju kopienu. Un tad es atceros, man liekas, tas bija ap 2019. Gadu, kad bija nepieciešams apmācīt jaunos valsts pārvaldes ierēģus, kuri ienāk valsts pārvaldē un tad stāstīt par valsts pārvaldes sistēmu, piemēram, par bonusu sistēmu, kā vispār publiskā pārvalde strādā, par komunikāciju, kā sadarbojamies. Nu, lūk, un tajā laikā valsts administrācijas skola arī veidoja tādu iekšējo lektoru, treneru mācības. Tas notika caur to, ka es arī mācījos, kā tas notiek, izstrādāju. Bet, tur mēs bijām vairāki kolēģi kopā, lai arī varētu savstarpēji aizstāt. Nu, lūk, un tad tas pirmais mans mācību kurs, ja tā varētu teikt, bija ievada kurs jaunajiem ierēģiem valsts pārvaldē. Tagad tas jau ir transformējies, kur man arī bija tāda milzīga pieredze, ir transformējies šis kurs, viņš tagad ir mācību vidē, un kad arī man bija iespēja mācīties, kā veido mācību saturu. Tas ir transformējies tā, un tad arī jau vēlāk, ik pa laikam, tās manas tēmas ir personāla vadība vadītājiem, piemēram, darba snieguma vadība, 1-pret-1 sarunas, šādi te vairāk ar personāla vadību saistīti jautājumi. Un par šo laiku tur es arī kļuvusi par supervizoru, tu arī vadīji supervizorus valsts administrācijas skolā, un visticamāk arī vēl vadīs, un arī vadīja CFLA. Tas bija kā papildinājums tādai savai lomai, kā būt tam atbalstam, nodrošināt šo te tālāk nodošanas vai to motivēšanas un atbalstu. Jā, ja runā par supervīziju, es 3 gadus studēju supervīziju, ieguvu šo te pieaugušo tālāk izglītības un šo te profesionālo kvalifikāciju. Jau es esmu kā 2 gadus tāds certificēts supervizors. Kāpēc sāku studēt supervīzijas? Tas ir tāds mazliet papildus, jo tādai atkāpēji dažkārt, ja ārkārtīgi vai ilgi jau es esmu savā profesionālajā lomā, kas mana profesionālā loma ir personāla vadības jomas eksperts, speciālists, tad otra tēma ir lektors. Un tad es sajūtu iekšēji šo arī vajadzību, nepieciešamību paplašināt to savu profesionālo lomu, bet tā, lai arī sniegtu profesionālāk šo atbalstu. Jo supervīzija ir atbalsta veids darbiniekiem par ar darbu saistītām situācijām. Tā nav ne terapeitiska grupa vai kāds cits tāds terapijas veids, bet tas ir tieši ļoti fokusēti uz darba vidi. Es arī vadu supervīzijas iekšējā aģentūrā, un es vadu supervīzijas nodaļu vadītājiem. Tas ir brīvprātīgi, un tas nozīmē, piemēram, sākotnēji tās bija supervīzijas jeb atbalsta grupa jaunajiem vadītājiem. Tiks ir iekāpuši tādā vadītāju kurpēs pirmo reizi, kas ir bijuši turpat iekšēnējā aģentūrā speciālisti vai nodaļas vadītāja vietnieki, bet tagad viņi ir jaunā lomā. Un tad arī jau aģentūrā šis ir 2. gads, kad ik pa laikam tā secīgi, 6 mēnešu garumā notiek šīs supervīzijas, jeb atbalsta grupas vadītājiem, ko es redzu, ka tiešām šis ir ārkārtīgi nepieciešams. Nāk vadītāji tie, kuri to vēlas, protams, tas nav obligāts pasākums. Un vienkārši šī dalīšanās, jo kā mācās pieaugušie? Pieaugušie mācās no tā, ka ir vieta, kur reflektēt par to, kā man ir, kā es vēlētos, vai kā man nesanāk. Un tas pats vienmēr interesantākais, ko vadītāji tā sanākot kopā saka, es tagad redzu, ka citiem arī ir tādi paši jautājumi, jo dažkārt aizejot uz supervīziju šķiet, es esmu iespējams viss neveiksmīgākais vadītājs, man nesanāk. Un tad tā supervīzijas grupā, daloties ar to pieredzi, kā man iet un kādas manas grūtības, tad mēs bieži vien sadzirdam, saprotam no citiem saviem kolēģiem, vairāk vai mazāk līdzīgi un vienādi jau ir visiem. Tu teiksi, tās ir tāds 3 cepures. Viens ir personāla vadītājs, viens ir treneris un supervizors ir tomēr atsevišķa tā cepura un loma. Sanita, skatoties uz sevi kā uz treneri, kas ir tavi lielākie iegūmi? Kā lektoram,
Droši vien kaut kas jau arī iepriekš 2018. gada, kas ir bijis tādi varbūt aha momenti. Man ir radies tāds lielāks, tāds pieņemošāks priekšstats par to, kā ir būt darbiniekam publiskajā pārvaldē, un konkrēti, ja es runāju par personāla vadības jomu, ko es esmu sev pieņēmusi un ko es arī apzinos, ka nav tādas vienas pareizās atbildes, un it sevišķi strādājot ar cilvēkiem. Lielākoties tie ir dilemma jautājumi, lielākoties tur ir vairākas pareizās atbildes. Iespējams, kā cilvēks, kā profesionāls, es esmu kļuvusi pārliecinātāka, drošāka par to, ka ir tā. Man šajā brīdī, es šādi domāju. Un tā vēsture, pagātne un profesionālā kompetence, tas ir tas, kas man ir veidojis kā cilvēku, kā profesionāli. Un ko es arī esmu ieguvusi, ka publiskā pārvalde, tiekoties ar dažādu jomu cilvēkiem, publiskā pārvalde ir spēcīga, jo dažkārt mums piemīt tāds, ko tu mēs, tur tā patiesība ir tur ārā. Es tiešām esmu sastapusies ar ļoti, ļoti jaudīgiem valsts pārvaldes cilvēkiem, gan vadītājiem, gan profesionāļiem, gan ekspertiem, darbiniekiem. Un tas mani ir mainījis un nostiprinājis šo pārliecību, ka valsts pārvalde prot strādāt, prot sadarboties, prot iedvesmot cilvēkus. Nevelti. Ir tik daudz cilvēku valsts pārvaldē, kas sajūt šo vietu, tā ir mana. Es šeit varu izaugt, un es šeit varu pilnveidoties un arī dot valsts pārvaldē un cilvēkiem. Tā ir arī tava sajūta par to, ka tā ir tava īstā vieta, ka tu šeit vari augt un ka vari dot. Jā. Tieši šī te, es teiktu tādas manā gadījumā, kā es saredzu sevi, tās ir tādas 3 profesionālās identitātes vai iekāpšana tādās 3 kurpēs vienlaikus, tad tas tā kopā mani bagātina. Tas man tā ļauj paskatīties uz to, ko es daru, no dažādiem šiem te aspektiem. Tas, ko man gribētos cerēt, ka tas arī tās manas zināšanas un tāds personības kodols, kādas esmu, ir noderīgs arī maniem līdzcilvēkiem. Gan lektora darbā, gan vadītāja darbā, gan arī supervīzora darbā. Jā, un es personīgi arī vienmēr izjūtu to tavu jaudu, un arī ir tā sajūta, arī tas atbalsta plecs. Mēs esam daudz ko kopā darījuši, ir kompetenci ietvers izstrādājuši, un šobrīd arī ar tevīm plānojam vadīt vienu simulācijas spēli, kur mēs apguvām Dānijā. Manuprāt, arī tas būs viens tāds veids, kā apgūt dažādas zināšanas caur simulācijas spēlēm. Tas būs ļoti jautrs un, man liekas, arī tāds vērtīgs piedzīvojums vadot kopā šīs mācības. Tā kā es nevaru vien sagaidīt, kad mēs kopā to uzsāksim. Labi, nāks jauns gads. Spēle šodien atbrauca. Jauns gads, jauni pavērsieni. Un zini kā, to, ko es esmu sapratusi arī, to, ka, to, ko es arī sākotnēji teicu, vienkārši tu saki jā, saki jā, kaut kas, nevienmēr viss ir skaidrs, un pēc tam tu sāc domāt, šausmas, kam es tur piekritu, bet, kaut kā, visu laiku esot tādā ļoti drošā zonā, ko tu zini, paliek kaut kā skumīgi viņā. Un otrs ir jātic tam impulsam. Ir lietas, kuras mēs skaidri uzreiz teiksim, nē, bet ja ir nezinu, kas tas ir, bet kaut kas iekšēji liekas, tajā emocionālā vai sajūta līmenī, tev liekas, jāiet, tad ir jāiet. Es nezinu, bet citi cilvēki to varbūt uztver, ka tā nav labākā īpašība, pēc tam izdomās, kā izpildīt. Trenerim, manuprāt, ir ik pa laikam jābūt ir jāizdomā varianti, kā izpeldēt no tādām situācijām, kuras tu neesi. Izpeldēt vienmēr var. Iekšējo treneru kopiena ir tā, kas tātad virza arī iestādi uz iestādi, kas mācās, un arī līdz ar to tas arī ir tāds ārējais tēls. Piemēram, jūsu gadījumā Anita Krūmiņa arī ir tā, kas arī rāda ar piemēru, ik pa laikam arī vadot dažādu veidu apmācības, es saprotu, arī ārpus Latvijas, par to jūs varat uzzināt podkastā ar Anita Krūmiņa detalizētāk, bet tātad arī tas ir tas veids, kā mēs veidojam šo te tēlu par iestādi.
Viens ir stāstīt, ka mēs esam organizācija, kas mācās, un otrs, tiešām, ka tas notiek reāli dzīvē, reāli to piedzīvot. Nav noslēpums, ka lielā mērā šo te konceptu veido organizāciju vadītāji. Organizācija, tāda augstākā top vadība. Ja organizācijas vadītājiem šī tāda mācīšanās vai pašattīstība nav tāda liela vērtība, vai tam neatliek laika, tad kaut kā mēs redzam arī, ka tajās organizācijās nav tik atvērta šī vide, ka darbinieki, cilvēki mācās, un viņiem ir ļauts mācīties, jo tas, protams, prasa laiku, jebkuras mācības. Un tas, ko es varētu minēt par tādiem pamatnosacījumiem organizācijai, kas mācās, ir tāda ļoti caurspīdīga organizācijas kultūra. Mēs saprotam, kas ir vērtība. Mūsu vērtība ir būt kompetentiem, zinošiem. Mūsu cilvēki mācās, mūsu cilvēki ir šie paši iekšējie treneri. Viņi dalās ar zināšanām. Viņi iet arī ārpus organizācijas. Savās profesionālajās kopienās piedalās konferencēs vai dažādos raidierakstos vai vēl kaut kur. Tādā veidā tie ir tie pamatnosacījumi, ka mēs tam veltam laiku. Un, piemēram, arī aģentūrā viens no tādiem rezultīviem rādītājiem ir tāds, ka katram darbiniekam katru gadu ir 30 stundas jāvelta laika pašattīstībai, mācībām. Tad arī tīri no tādiem rezultīviem rādītājiem, ko mēs esam sev izvirzījuši, kā piemēram procesi, iekšējās kārtības, viņas netop pie rakstāmgalda, bet ka viņas top grupu darbos, vienalga, tad kādu metodu piemērot, vai līnu, vai tāds dizaina domāšanas metodi, vai tīri tik vienkārši kā sanākšana kopā un ka kāds uzņemās šo facilitēšanas darbu, kur mēs esam, kur mums ir jānonāk, ka tas ir tāds strukturēts process. Dažkārt iespējams, šķiet, ka ir ātrāk radīt kādu procesa schēmu vienam cilvēkam, bet ko mēs pēc tam redzam? Tad, kad ir jārāda, jālaiž tautās, sākās pretestība, vai kāpēc tā šis nav ņemts vērā, vai tas nav ņemts vērā. Es ieteiktu, to, ko es arī redzu no tādas savas pieredzes, ka tur, kur ir vajadzīgi citu kolēģu iesaiste, tiešām, no sākuma tas paņem vairāk laiku, ir tāds darbnīcas princips, kur viens uzņemās facilitātoru, moderātoru lomu, bet tad tas rezultāts, tur tiek ietvertas vairāk šīs te vajadzības, jo parasti ir cilvēki, jomas eksperti par savu tiešām lomu, un tādi līderības cilvēki, un tad arī tas gala rezultāts, gala pakalpojums, gala produkts, viņš ir tāds, ka pēc tam nesaka, kas tas tāds, kur jūs bijāt ātrāk. Es teiktu tā, ka tiek ņemtas vairāk šīs te vērā vajadzības un tiek panākt viedokļu dažādība. Tā kā veids, kā mēs to darām. Jā, man liekas, tas ir arī brīdis, kad cilvēki var izaugt kā iekšējie treneri. Mēs arī no savas pieredzes var teikt, tad, kad tev jāievieš kaut kādi jauni procesi, bez apmācībām ir skaidrs, ka tu nevari vienkārši pats aiziet uz kursiem, uzzināt, te ir tagad tā, un tagad es atnākšu, un viss pēkšņi kaut kā zinās. Skaidrs, ka tev ir jānodrošina tā zināšana pārnese, un tur arī veidojās tā nepieciešamība, ka mēs nododam tās zināšanas tālāk. Un, viens ir tas, kad ir vadība, kas atbalsta kopumā, bet es gribētu arī iedrošināt pat tad, ja kāds indivīds pats jūt sevī to vēlmi, ka viņš grib un vēlas attīstīt, var sākt ar to savu pirmajiem mēģinājumiem un soļiem. Un, protams, kā mēs zinām, bez vadības atbalsta, protams, nekur, bet arī veidojot šīs mazās kopienas, mēs varam iekustināt daudz un dažādus procesus organizācijās. Un jāsaka, manuprāt, mums arvien vairāk veidojās šī iekšējo treneru kopiena. Jau ir nemaldos, baidos samaloties, bet mums ir kādi 5 kursi, kas ir izgājuši jau treneru apmācības, un treneru apmācības nav vienreizējs pasākums, tas ir vairāku mēnešu garumā,
Un veidojās jau tāda treneru kopiena, kas principā, kuriem arī mēs dodam iespēju šobrīd reizi mēnesī satikties un mācīties par kādām varbūt tās ļoti specifiskām jomām, bet kā mēs kopumā sakam, īstenībā tās ir tādas refleksijas sesijas par to, kur var apvienoties ar kopienu. Tā kā viens var sākt, kad ir vadība no augšas, bet otrs ir atrast to kopienu un uzdrošināties sevi arī kļūt par to treneri. Tā kā tas ir tāds mans kopsavilkums no tās mūsu sarunas, kad jā, tā ir ārkārtīgi vērtīga lieta, ko būtu arī jāpamana vadītājiem, jāievieš, jo tas iedod arī tādu, man liekas, lielāku drosmi tādām pārmaiņām. Tomēr mēs esam gatavi, jo, ja es esmu gatavs būt treneris, tad mans prāts vienmēr ir par to, ka man ir kaut kas jāapgūst, jāuzzina, un pārmaiņās, kas vēl labāk noderēs, ja būs šāda pieeja. Bet, Sanita, noslēdzot, kas būtu tāda tava viens ieteikums, atziņa cilvēkiem, kurš varbūt tās, kur ir uzrunājis šī vēlme būt tam, kas ir atbalsts, kas grib nodot zināšanas, kuram arī ir šī cilvēka mīlestība? Ieteikums ir mēģināt, ir darīt, pat, vārds mēģināt, tas tāds nav spēcīgs vārds. Vienkārši iet un darīt, jo pilnīgi noteikti nevajag sevi šaustīt, nevajag sevi salīdzināt, piemēram, ar profesionāliem lektoriem, kas to ir darījuši 10 gadus. Viņi to dara ikdienā. Tas viss pamazām atnāks ar laiku, jo būt gatavs lektors nepamēģinot, īsti nevar. Tas tā nenotiek. Tā gribētos, ka tā transformācija tāda būtu zibenīga, bet viņa notiek lēnām, pamazām, uzdrošinoties un noticot, ka sanāk. Un tad tieši tas arī kas ļoti iedvesmo šādās lekcijās, ja zināšanu nodošanā, ir tā atgriezniskā saite arī no kolēģiem, līdzcilvēkiem, kas piedalās, ka tas ir saistoši, ka tas ir vajadzīgi, ka ir notikuši šī bagātināšanās ar zināšanām. Un es arī kā lektors, kā jomas profesionāls, es vienmēr iegūstu šo tādu pilnveidošanos, arī sajūtu, kas tad valsts pārvaldē, ar ko valsts pārvalde dzīvo, kas tagad ir aktuāli, kas ir svarīgi. Tas tāds savstarpēji tāda sinerģija. Paldies, Sanita! Man likās ļoti, ļoti vērtīgi. Paldies klausītājiem, paldies skatītājiem. Esiet drosmīgi, kļūstiet par iekšējiem treneriem, esiet tie, kas veido mācīšanās kultūru stiprāku savā iestādē. Un klausieties mūs jau nākamajās epizodēs.